Bez? Nu, bez modinātājs man bija 5:20. Rīts ir foršāks nekā vakars, tāpēc pa nakti bišķi ir galva izveidinājusies. Tas vakars, ja tie ir varbūt kaut kādi, nezinu, brainstorm pastaigu laikā, tā kā mums ar tevi bijuši, pat tur pa telefonu, tas ir savādāk, bet tāds fokusēts mītings, kurā jādomā strukturēt. Gonts, kā tev rīts? Rīts ir labāk. Ideāli. Naktī vēl bērns visu nakti klepoja. Tā kā, principā, gulēt, es aizmigu kaut kādos 4. Tad, kad es pamodos. Un pamodos 5. Jā. What? Un tev viens bērns ir? 2. 2. Forši. Cik mazākiem? 6 un vecākajiem 9. Klepo mazākais? Klepoja mazākais. Tiem, kas trenēsies vēl vakaros un agri no rīta spoguļus nevajag. Tas ir kārtībā. Jā, tā ziema būs tāda īpatnēja. Jā, ka aktīvāk nedaudz. Kas ir, Džekab? Nav pierasts, ka man dušī. Ka tev dušī? Cik daudz minūtes tagad ir? 5:15. Nu vēl līdz 6. Nevis dušī, Jēkab, bet dzen uz priekšu, ne? Šajā rīta stundā dušī. Ja tas būtu bišķi vēlāk, tad uz priekšu. Tā, nu ko es esmu ieradies? Tu esi klāt, ja? Yes, sir. Pirmā lieta, ko es no rīta izdarīju, pa kādu citu sāku rūpēties. Un tā kā, nezinu, 8 jāsāk vingrot ar kādu. Nu, tā kā man viņi jātrenē. Es neesmu vispār neko paspējis sev izdarīt. Un tad tā diena tik gara, ka beigās liekas, ka es esmu pa visiem parūpējies maksimāli. Izņemot pats par sevi. Un tad sagās tāds baigi neveselīgais cikls īstenībā, ka man sanāk, es gribu mājās izdarīt beidzot sev kaut ko. Es gribu ilgāk vairāk pret to, ko es nodevu citiem. Tad es eju vēl gulēt, tad es vēl ceļos. Un tad es viss tādā neveiksmīgā spirālē iegrozos. Man liekas, ka šis mūs uzstāda tiešām uz tādā toņa pareizā. Protams. Uzpildi sevi un tad arī varēs citiem dot tieši tā. Šīreiz tavējais sanāk, ne? Yes. Bet man ir marķierītis, varētu ātri iemart. Vienā kabinetā ātri uz sekundi. Guncījos, tu mauc parasti. 7. Viņš jau tikko teica, ka viņš neguļ. Vēl labāk, cilvēks vispār neguļ. Un tad ir tā sacensība, kurš tur ātrāk ceļās. Ja? Tur Hollywoods aktieri ceļās 3 naktī, ja? Un tur svara zālē tur 4. Marks Valbergs iet 7 jau gulēt. Šī te viss to arī. Kurš agrāk ceļās apmēram. Right. Tā, klausies, vēl projām īstenībā vajag pamosties tā realistiski runājot. Mēs esam bišķiņi iepraktizējušies, paņemsim atkal šos līdzsvariņus. No sērijas, kāpēc jāpērk balance boards, ja mums ir šodien 8 vienīgi. Gan šo te izlaišanu caur muguru un tad uz augšu, ja? Pa 8 katrai rokai. Tas tā kā rīta valsis, ja mums jākap. Nu, viņš nebūs katreiz, protams, bet tas līdzsvars ir tas, kas mums piespiež īstenībā būt šeit un tagad. Es tā kā nevaru, man smadzenes nevar gulēt, atslābt. Viņi spiest pamosties. Es domāju, tas ir viens no iemesliem lielākajiem, kāpēc to līdzsvaru iesildīšanās laikā mums vajadzētu iejaukt iekšā. Jebkāda veida, vienkārši uzreiz mēs esam fokusēti šeit un tagad. Un, protams, tie līmeņi bezgalīgi, bet, ja tas līdzsvars paliek grūts, elpošana obligāti, konstants garas izelpas. Un tas līdzsvars vispār pats par sevi ir interesants temats, ja tā padomā. Ka jo vairāk mēs viņu cenšamies savāk kontrolēt, jo sliktāks viņš ir. Ka tieši pretēji mums ir tas fokus jāizved elpošanā, izelpā, uz kaut kādu ļoti tālu fokusu punktu mums priekšā. Un jo vairāk mēs tā kā atslāpstam, relaksējamies un palaižam to kontroli vaļā, jo īstenībā labāks līdzsvars momentāli paliek. Ļoti daudz cilvēku, kas šo treniņos apgūst, ir šokā, cik īstenībā ātri tas uzlabojums parādās. Tā kā nav reiz pagaidām ar tevis nevienu izelpu tā konkrēti neesmu dzirdējis. Man pagājušais sanāca labāk. Tev pagājušais laikam bija. Varbūt mēs ar 6 kilo pagājušais malcām, ne? Tā nevar būt? Vai bija bet tu jau reku malc pēc tam ar kettlebell uz augšu beidz izrādīties. Šitas ir, jā. Izslīdēja. Grips nav pamodies. Man arī sit no līdzsvaru pirmo reizi. Atzīšos pilnīgi godīgi, neskaitu. Vien brīdi es skaitīju. Ceru vairs ne. Un tad es aizrunājos par to līdzsvaru. Es tagad tik noķēru. Ko tā?
Līdzsvar. Nē, nu būs jau vēl viens aplīts, tad es varēšu padījot. Būs, jā. Kamēr tas smadzenes pamostās, tā arī ir. Tā, man ir vīzija par to, ko mēs šodien gribētu izdarīt. Gan jau, ka viņi vēl veidosies un formēsies, bet tāds vienmēr arī sākās ar vīziju. Pirms mēs tās vīzijas tiekam, uztaisim arī fleksijas uzreiz te pretī. Balstā un var cēli pie elkoņa klāt pa 10 nekādu. All right. Bišķiņ jau palika silti. Tu biji nosals nākot? Kā nē, bet nebija tā, ka arī super silti bija. Bet mēs tagad šo mācam kaut kādu 4. nedēļu, jau ne? Kaut ko tādu. Nu, man stipri sajūta, ka šis bija grūtākais no visiem rītiem. Pagaidām. Nekas tāds pārdabisks, bet vienkārši tas, ka kaut kā dziļāks miegs varbūt man bija. Es nezinu. Man ir stipri sajūta, ka mums vajag vēl vienu dienu likt klāt. To mēs pēc tam pārunāsim. Pēc pusgada. Man ir stipri sajūta, ka 4. dienu jāliek klāt. Neizslēdz. Jēku, bet ja tas liek labi justies. Nē, nu, protams. Bet tad, ja mēs varam pretendēt kaut kā oficiāli sportisku uz labu veselību. Tas ir automātiski. Uz kustības brīvību. Kustības brīvība, tas ir... Es tagad pazaudēju līdzsvaru kustības brīvību. Mums būs jāsāk skriet kaut kādi stirnbuki. Vai ar Gunti jāiet kopā 1 kilometru pārgājienu. Cik tev, Gunti, bija kilogramu mugurā vēl? 15 kopā. 15 kilogramu mugurā un 50 pār kilometru. Jā. Kas labākais uzvarētājs nogāja 100 kilometrus 14 stundās ar ekipējumu. 14 stundās 100. Tas ir principā skriet. Tā sanāk. Diezgan cienījami jāatzīst, jā. Jā, iet, es varu labprāt. Kāda ziņa? Nē, ja viņi organizē 5-6 no rīta, tad varam mēģināt. Nē, tad mēs valcam. Mēs tikai agros skrējiens. Tagad būs, starp citu, man šo sestdienu. Tuku pie tukuma. Stokenbergas mūža vai Slokenbergas? Kaut kas tāds, jā. Man ir pāris cilvēki, kas skrien. Droši vien sezonas noslēgums tagad ir, ja? Nu, tu, ja ne šis, tad... Es nezinu, godīgi. Tad finiša taisnē. Mēs ka oktobrī ir vēl. Ziemā arī skrien. Es nekad dzīvē neesmu skrējis tur nu kā. Right. Jāķerās klāt pie jautrākām izklaidēm. Tad nebija futbols kaut kādā tikko šajās dienās vai būs? Šovakar būs. Tā, eguši tiem te līmenī. 2 zaļās gumijas pārstiep pār. Mums ir adduktoru dienā. Es starp citu nedēļas nogalē sestdien vakarā vienkārši tā. No zila gaisa man uznāca vienkārši sajūta, ka man vajag skriet. Forrest Gump sindroms kaut kāds apmēram, zini? I just felt like running. Un es izdomāju, ka es varētu uzstādīt timerīti, minūte darbs, minūte atpūta. Man vajadzēja noskriet, tas bija pa tādu grants ceļu. Tā arī sanāca 30 sekundes, viens virziens, 3 sekundes atpakaļ, otrs virziens. Un es tikai biju baigi cēlu uzstādījis 15 tādas raundus, kas bija izdarāms no kardiopulmonāra aspekta, bet es arī savu cēlu gribēju patestēt, ja man viens niķis, kas man ir, ja man ir, ka man ārējo tā kā ceļa līnija valk ciet. Pie kaut kāda 9. es arī sāku viņu just. Viņš nav tāds pēkšņs, viņš tā pakāpnis sāk piepildīties, vilkties kopā. Es jau jūtu, ka viņš jau sāk spiest. Sanāk vienkārši pārslodz riktīgi ārmalī. Un es kā reiz tieši tagad to risināsim. Jā, tā kā mūsu, ja tā ārmali pārāk spēcīgi dominanti, mēs aktivizējam, mēs tonizējam visu attiecīgi iekšu. Kā mēs to darīsim? Šis īstenībā ir diezgan advancēts variants, mēs viņu vēl neesam darījuši. Tā kā arī būs interesanti paskatīties, kā tu tiksi šo galā. Mēs liekam vienu kāju šeit virsū. Kā to ērtāk izdarīt, to rādīšu, bet arī, kas ir svarīgi, mēs negribam īpaši pirmajā sērijā pārspīlēt ar to grūtības intensitātes pakāpi. Kas nozīmē, mēs mēģināsim uzlikt to kāju virsū līdz pat, es domāju, kaut kur ikri vidum, kaut kur šeit. Jo tālāk es viņu liktu, pirms viņu liktu pēdu virsū tikai, tas jau būtu tik daudz grūtāks pasākums. Es likšu apmēram ikri vidu. Mēs tāpēc iesim pa 10 repiem uz katru sānu. Ērtākais veids, ko es jau esmu rokām klāt, kāju var uzcelt augšā, man ir ikri vidus, un es eju sānis kā elkoņa balstā. Un no šī brīža ļoti būtiski, ka šī te augšējā pēda
paliek tā kā bišķiņ ar pirksgalu zem horizonta. Es viņu negribu vērt vaļā, tas jau spiedīs uz pilnīgi citu līniju. Mēs tagad uz adduktoru tēmējam, mums šis jābūt hamstrings šobrīd, bet reku, ja es viņu aizgriežu pirksgalu bišķiņ zem horizonta, tīrs adduktors sanāk, ap divi pirksgali viens pret otru, un mēs būtībā šo apakšējo kāju lēnām nolaižam un atkal dabūnam augšā klāt. Preis visu laiku turam iekšā, un kas ir būtiski, šo augšējo gurnu arī mēģina noturēt līmenī ar to celi, lai viņš vispār nepazeminās. Tas ir 10/1 sāna. Oh, yes, 10/2 sāna. Man jau ir interesanti, es nezinu, kā tev. Es nebiju darīt. Es viņu biju demonstrējis katru dienu. Katru dienu šo demonstrēju, man liekas, bet es nekad nebiju aizvilcis līdz 10 repiem. Jautrs, jā. Visi tie, kas noteikti to katru dienu ar mani dara, tagad smaida un priecājās, ka viņi beidzot mani dabū redzēt šajā situācijā. Bet vienā brīdī, man liekas, man veselība turējās. Man liekas, tīri uz tā, ka es demonstrēju katru dienu kaut ko. Tā pa bišķim, bet visu dienas garumā kaut kas jau tur sakrājās. Tagad tāda koncentrācija. Kur tu jūti visvairāk? Tu man pasaki vispirms, es tev pateikšu, ir vai nav. Man liekas, ka es jūtu cirksni arī šeit, augšā. Bet, kad tu saki cirksni, tas nozīmē piestiprinājumu jau tā kā klāt pie kaula? Varbūt nē. Var sekot adduktors, ir kur Jā, šeit tur pa es vidu jūtu, gaļa, jā. galvenā siltuma daļa, jā? Tur es Jo tu jūtu. sāc just reāli augstāk jau pie, tā kā kaula tuvāk. Jā. Tā jau ir cīpsla, kas nozīmē muskulis vairs neķer, viņš sāk jau spiest virsū tam piestiprinājumu, kas nav vēlama sajūta. Ja tu viņu sāc just, vienkārši katot to setu nost tajā brīdī. Okay. Kad nav svarīgi, cik repeti ir. Jā. Vai arī, starp citu, ko vēl var darīt, tu vari iet vēl tuvāk. Tā kā mēs tikko par ikru runājām, varbūt ir vērts pat jau celi. Saīsinām to intensitāti. Bet es neteikšu, ka man baigi īzī gāja. Nē, īzī tu nekas Īzī, nebija. es viņu jutīšu kādu laiciņu tagad, man liekas. Īzī bija uz riteņa, ne? Līdz brīdim, kad Guns pateica, ka man jādušī vairāk ir. Bet tādā ziņā cilvēki, kamēr cirkšņiem ir problēmas un arī ar mugurām, šitais ir must have. Ne jau tieši šī versija, bet šis princips, šī muskultūra riktīgi jātrenē. Tas jau arī pēc futboliem un vispārējā, principā, numur viens. Hokejs ļoti arī. Hokejā šis ir iztrūkstošs elements. Kreisā kāja labāk, man jūtos. Viena ir labāk, jā, parasti. Bet tas ir kaut kā dīvains, starp citu, ar tiem cirkšņiem to, ka parasti viena puse tieši vairāk sāp nekā otra. Nav jau simetriski, mēs neviens, ne tās muskultūras, ne mēs paši. Viens vājāks, tas parasti arī cieši visticamāk. Vai arī tas otrs stiprais tik ļoti dominē un visu dara, kad kaut kad, Ne, interesanti pastaigi ir pēc tam. Jā. Bet, iedomājies, mums ir gluti, kas tā kā stabilizē Atgādina vidusskolu. Ko tu vidusskolā darīji? Starpbrīdī taisīja adduktoru? To, ko es vairs nedaru kādu laiku. Interesanti. Izrādās, es kaut ko nezināju par tevi. Tā kā Mums par šo vajadzēja sen jau tad parunāt. Šīs vingrinājums var būt alternatīva. Jā. Tas ir mums numur 1. Numur 2. Mēs paņemsim savukārt pilnīgi pretēji uz aizmugurējo ķēdi iestiepumā. Es domāju, ņemam katrs pa dešukam. Tā kā 2 desmitnieki reku sarkanī. Kaut kur atrodam brīvu vietu. Vienalga kur. Idejiski mēs ejam uz vienas kājas stabilizējošā iestiepumā. Jā, tad šis te balsts cels, kā es esmu, viņš nav taisnīgs, viņš ir bišķiņ ieliekts. No tā brīža es arī forši uztaisīju aktīvu stāju augšā, lai nav tā, ka es esmu kaut kur apaļš, pleci saliekt atpakaļ. Ar to es liecos pāri, eju uz priekšu, lai sajustu šajā balsta kā iestiepumu šeit aizmugurē. Tas ir pirmā sajūta, ko es meklēju. Un ideālā gadījumā šeit arī baigi jāčeko. Guns mums pateiks no malas, vai ir vai nav. Šīdam te gurnu līmenim arī vajadzētu būt paralēlam grīdai. Liela daļa cilvēki neapzināti griežās ārā, nejūt to, tāpēc sadiek no malas kāds nokoriģē. Un parastai sajūtai jābūt zemāks, nekā liekas, ka ir. Lūk, tiklīdz mēs esam nonākuši tajā pozīcijā, mēs viņā arī paliekam. Un viņā esot, abi divi svari reizē velkam ar īkšķiem, izvēršoties uz āru. Tēmējam atkal mugurā, mēs esam par šo jau iepriekš runājuši, ka mēs nevis augšā kaklā velkam šī teko lielākā daļa. Neapzināti vai apzināti izdara dabūjā, bet nē, garš kakls un vairāk muguras centrā meklējam to action tur. Tad esot uz vienas kājas šeit, izvelkam pa 8, maza pauze, sagatavojamies un caur otru kāju 8 vēlreiz. That's the game. Good to go. Let's go. Tīri zolīgi. Es neteikšu, ka man pašam šis ir uz 100% godīgs. Tāpēc baigi svarīgi nepārspīlēt ar to svaru arī. Jo smagāk mēs ņemam, jo lielāka iespēja, ka ķers augšā. Ja tā pilnīgi godīgi, es teikšu, ka man trāpīja pa mērķi muguras tajā vidusdaļā, ka 90% un varbūt maksimums 10% es tomēr dabūju bišķi uz kaklu. Tad es uzreiz sāku domāt, vai tas bija tāpēc, ka es varbūt galvu turēju pa augstu.
Vai tāpēc, ka es viņu vienkārši esmu saspringzinājis vai kas pa lietu, tā kā tev bija līdzīgi, ne? Ko 10% uz to augšu. Jā, šo baigi jāsako līdzi. Ja vienkārši tas galvenais koncepts ir, nekad nav neviena vingrinājuma šajā pasaulē, kurš kaut ko korekti aktivizēs mūsu vietā. Tā kā mums ļoti apzinīgi ir. Kā ar pilnīgi visu? Pašiem tu jāsajūt, kaut ko var darīt notiek. perfekti tikai tad, kad tu esi to ļoti daudz reizes darījis. Nu, arī, protams. Bet stāsts galvenais par to, ka mums ir jāiemācās sajust pilnībā to, kas mūsu ķermeņa iekšā notiek. Pretējā gadījumā tas viss ir negadījums un diez vai radīs baigo progresu. Tur paminēt zodu pievilkt pie sevis, bišķiņu tuvāk klāt. Jo tā arī ir interesanta tendence īstenībā. Nu, tā kā īpaši uz noguruma fona kaut ko jāvelk un tu gribās ar galvu kaut kā. Tagad, kad tu pateici par to zodu, es sapratu, kā arī ir, ka tu velc un tu kaut kā arī to galvu gribi piecelt. Tas ir instinkts, jā, tas ir instinkts. Un ja mēs apzinātais sajūtai tur skatāmies līdzi, tad mēs viņu varam sākt pārmācīt un kontrolēt. Bet tas jau ir triki. Mums ir visgrūtāk kontrolēt to muskultūru, kas ir aiz muguras, ko mēs ar acīm neredzam. Ne? Un ja mēs neesam ne anatomiski, nekāds mums ir varbūt uzlicis pirkstu pie muguras un piebakstījis, mēs jau kā tur zināt, kur viņi ir. Vai ja guns nepasaka. Nu ko, sērija numur 2. Jā, tad es domāju, lietas bišķiņ virs ikri tuvāk pie ceļa, lai tev neaiziet. Kaut gan otrā sērija parasti ir labāk par pirmo. Es piekrītu. Viņš ir iesils un vajadzētu būt fani. Bet es teikšu, kā ir. Es braucu uz šajien ar vīziju, ka mēs šo darīsim, un es biju sev noskaņojies, ka būs bišķi vieglāk. Es jau esmu paaugstu novērtējis. Trieciens pēgo. Tāds pozitīvs trieciens. Nu, jā, humbling. Tagad tā, diena pret nakti, es nezinu, man viņš aktivizējās. Man arī. Laikam aktivizējās un pamodās, bet šis bija tā kā daudz, uz pusi vieglāk. Tad viss ir kārtībā, man ego atkal pacēlās. Back in business, jā? Back in business. Es jau pēc pirmās sērijas sabijos bišķiņ, jā. Ja nu vienīgi tā otrā puse man pievilst tūlīt. Nē, arī labāk. Tagad atpūti vajadzīgs starp pusēm, jo viņas jau abas divas strādā abos. Bet nē, bija daudz labāk, jā. Tā viss kārtībā. Nu jā, piemēram, tādiem skrējējiem arī, kas skrien garos gabalus vai iet garos gabalus. Ja mēs uz katru soļu notiek kaut kāds trieciens, kaut kāda stabilizācija. Šities, ko mēs trenējam šeit, ir iekšpus. Tas, ko mēs meklējam, tur vairāk ir kājas ārpus ārmala. Šitam visam ir pretējiem jāsadarbojās kopā. Tas tev iedod to stabilitāti un drošību. Ļoti daudziem sanāca tā, ka tiklīdz mēs viņiem šo aktivizējam un viņu ietrenējam, tad pēc tam ejot atkal skriet, tā sajūta ir tā iespēja. Tā varētu būt, man tikko iet bija pavisam cits sajūta. Nu pats es jau iet. Flashbacks 20 gadu atpakaļ. Jā. Man tagad reāli interesē, ko tu darīji 20 gadus atpakaļ? Ko es darīju, lai man limtu kājas? Jā. To katrs jaunietis vidusskolā dara. Bet tieši no iekšpuses. Tieši no iekšpuses. Kā tad? Vēl viena doma šeit nenormāli svarīga. Mērķis ir nevis pacelt, bet mērķis ir saspringzināt. Jo jautājums, kur mēs to fokusu ieliekam. Mums var būt fokus iekšā ķermenī, mums var būt fokus kaut ko ārā ķermenī, ārpus ķermeņa, ko mēs cenšamies kontrolēt. Ja mēs koncentrējamies tikai uz to svara pacelšanu, ķermenis var atrod vienalga kādu veidu, kā to izdarīt. Parasti tas būs iesaistot vairāk to augstu. Ja savukārt man koncentrācija ir vienkārši saspringzināt to korekto pareizo muskultūru, tad arī tik, cik mēs paceļam, tik ir. Tā kā neforsēt pār tām robežām. Bišķiņ tos plecs savāc atpakaļ vairāk. Kruškurus uz priekšu. Domā, kruškurus uz priekšu vairāk. Vovo reku šeit. Actions tev šeit. Tu jau pašā augšā var uzstādīt to un tu jau šeit. Es jau ar to tu arī tad aizēji. Tur tu mēģini arī palikt. Šitais tēma ir mūsu ienaidnieks, te mēs gribam būt. Tā kā būs vēl trešās iespēja vēl šo ieķert. Lāžam trešo šeit. Tāds neliels miklumiņš. Tā to sauc tagad, ja? 6 no rīta neliels miklumiņš. Why not? Why not? Lielai daļai cilvēku, man liekas, nepatīk tas vārds. Nepatīk? Jā, man liekas, ka liela daļa cilvēku uzskata viņu par tādu neveiklu vārdu. Es nezinu, kas tur nepatīk. Komentāros dzirdēsim noteikti atsauksmes par šo. Es personīgi neesmu viņu izmantojis savā karjerā. Skorpiona. Reizi, cik tā pirmā sērija bija šokējoši grūti. Jā, pirmā bija tieši. Tagad ir tā, ka iedod vēl tikai. Pēc starp setiem gan bišķiņas ieteikt atpūtu paņemt, jo tev abi divi. Tev viens augšā tur, otrs apakšā vēl klāt, viņiem abi divi. Parasti tas otrais sets paliek tāds pārsteidzoši grūts atkal, ja mēs steidzam. Es domāju, kad pusminūtes, minūte, tad jau ir fine. Alright, jā. Ir labi, es ar šo varu sadzīvot. Var, jā? Jā. Savādāk jau tev būtu
Grūti šo uzdevumu dod droši vien taviem klientiem, zin kā viņi tev varētu pastāstīt. Vai pajautāt, ka parādi man lūdzu 10 vai 12 reizes. Starp citu, atļaušos pateikt, Mārtiņš Pļaviņš ir vienīgais cilvēks no visiem maniem klientiem, kurš vienmēr liek man parādīt pilnu setu. Kurš tevi challenge'o, jā? Kurš man challenge'o, es to ļoti novērtēju īstenībā, jā. Un tad vienmēr tas, nu jā, tu jau tikai 3 reizes parādi 10 vismaz. Ok, labi, jā. Pēc tam uz otru pusi arī vēl. Tā kā Mārtiņ, paldies tev. Te arī trešais vislabākais sets no visiem pagaidām. Man arī. Kakls vismazākais ķēra. Man arī. Jā, baigo koncentrāciju šis prasa īstenībā. Kvalitāte pieprasa koncentrāciju. Ne jau, ka es pārsteigts par to. Kārtējo reizi pārliecināts. Kārtējo reizi pārliecināts. Un pats interesantākais liekas, ka man modinātājs ir 4:45. Un te brīdī, kad viņš noskan, es viņu aptveru to pirmo. Pirmā doma manā galvā ir, nu nav nekāda iespēja, ka es tūlīt celšos un kaut ko fiziski darīju. Tad, ok, labi, es to domu nolieku tā kā malā. Un es vienkārši piespiežu kaut kā sev to robežu pārkāpt. Un tiklīdz es esmu šeit un sāku kustēties, viss aiziet. Viss aiziet. Tā kā viens pēc otru tādā smukā ķēdītē. Tieši tā. Bet tas pirmais brīdis liekas impossible. Kaut kā jātiek tam pāri un tad viss aiziet. Tas jau ir tas challenge ar to, kas ir tavā galvā. Jā. Un to, kas tavā ķermenī. Un tajā brīdī, kad tavā galvā ir nē, tavs ķermenis piespiež pateikt jā. Vai tā sinerģija? Tu caur to fizisko, caur to action, tu piespiež sev pateikt jā. Un viss. Un tajā brīdī tev tas... Jā. Tas brainwaves, viņš mainās uz to, ka vienkārši tu dari. Arī nedod sev opciju vispār cīt. Tas vienkārši ir pieņems lēmums. Tas ir willpower. Tas ir tas trešais spēlētājs, kurš vienkārši... Un starp citu ar augstajām peldēm man tieši tāpat atklāsmē. Kā Kobijs Bryants teica, es ar sevi nediskutēju. Tas ir tāds... Es ar sevi nediskutēju. Es pieceļos, eju un daru. Un pēc tam tu to saproti, ka tās diskusijas jau tikai ir šeit. Kad tu ej fiziski un dari, tās diskusijas beidzas. Viņas izgaist. Jā. Action. Man tagad augstajās peldēs tieši tāpat sajūta ir, kad es pieņemu lēmumu, jau pirms tam es neatkāpšos no viņas, iešu iekšā. Labi, tagad jau protams, nav baigi augsts ārā, es mannās tagad gāju, bet tomēr man kā siltuma mīlim, kurš nekad negribēja vispār līst tur tūmā, tagad es mēģinu sev pāraudzināt. Bet tieši tāpat sajūta, vienkārši tāds apzināts gājiens, kurš to visu tā pārlauž pareizajā virzienā. Mums tagad šķīsies, ko mēs vēl neesam darījuši. Kad tu skaties, tu arī ņem to. Mums vajag arī to kvadriceps iekšējo galvu dabūt tonizētu aktīvu, kas ir baigi svarīgi. To sapratīsim distances arī. Uz divnieku varētu būt arī. Divnieks. Ieliec divnieku. Un reku augšā ārējais riņķis, tu viņu varētu ieklipsēt iekšā pirmajā. Jā, ok. Šobrīd, kad šitais visi nolaists lejā, es tagad saprotu, man vajag vēl pa klikšķiem diviem laikam zamāk nolaist šo priekšu arī. Man arī, jo man ir... Tu viņi grib tā kā virs potītes nedaudz varbūt. Jā. Tur vēl tāds divītis stāv virsū, tas ir labi, jā? Tas ir labi, jā, es to aizmirstu vakar izņemt. Bet to tad ņem ārā. Vienīgi tu nevarēsi, tad jāizkāpj ārā. Tu izņem. Jā, tos vakar meistarīgi ieliku. Paslēpt Naurim, lai viņam šorīt būtu. Tu cerēji, ka es nepamanīšu. Es cerēju, ka es nepamanīšu, bet redz kā... Tāpēc tu teici, ņem to aparātu. Es neizlikšos, ka tas tā arī ir, jā. Par setupu pāris nianses, pirms mēs sākam, loģiski, ka darbs ir par pacelšanu uz augšu, vai ne? Šobrīd mēs tēmamies kvadriceps, bet kas mums specifiski interesē, ir iekšējā līnija. Āru mēs vispār negribam aizskart. Lai to izdarītu, mums ceļiem jābūt bišķiņ platāk un pēdām tuvāk. Mēs jau esam, nevajag ar to arī pārspīlēt, bet tomēr tā ideja ir tāda. Un no šejienes es jau rokas uzlieku, kur šeit iekšpusē. Tur ir atsevišķi muskuļu galva, kur mēs meklējam, un ar to es arī gribu apzināti atkal nevis pacelt to mehānismu, bet sajust sasprindzījumu tajā līnijā. Ja es viņu vēl nejūtu šobrīd pēc pirmās reizes, es varu pirmo bišķiņu paturēt, viņš jau sāk man bišķiņu jau šeit parādīties lekt ārā, un tad es lēnām laižot lejā, atkal tēmēju uz nākamo augšā. Es gan arī sapratu, ka es gribu bišķiņu lielāku iestiepumu lejā, kas nozīmē, es varu pārlikt šito te. Nav arī, ja tu vari pārliec viņu pat uz maksimāli tālāko. Uz trešo, ja? Ja tu vari.
Un šobrīd tas, uz ko mēs tēmējam, ir 20 repi plūstošā kontrolētā manierē, bet ļoti precīzi pa to iekšpu. Ārpusē nevajadzētu īpaši iesaistīties. Ārpus mēs varam atrast visu kaut kur citur arī, bet šeit specifiski mēs gribam iekšā. Ja viņi tiek izolēta, tad mēs pa viņu vislabāk varam trāpīt. Un manā gadījumā ar to celi, ko es teicu, ko es jūtu sestdienu vakarā skrienot, šis arī ir viens no muskuļiem, sanāk, kas man iztrūks labajai kājai. Arī kādēļ tā ārmala sāk vairāk vilkt cieti. Nu, es tagad, kad 9 es uztaisīju, man jau ir silti. 12, jā. 12, labi, nav sacensība. Bet uz 20 vajadzētu aizvilkt. Un tiešām palīdz, man liekas, tas, kad uzliek tas plauks virsū vai pirsgals. Bieži vien aicina cilvēkiem sajust to, kas zem ādas notiek. Spēt to aprakstīt. Tur ir temperatūra, tur ir spriedze. Var just, kā tā šķiedra zem ādas kustās. Un jo vairāk mēs viņu sajūtam, jo stiprāk mēs to saikni viņu izveidojam. Patika? Jā, protams. Jā, man arī. Alright, tas ir pirmais no 3. Atpūtas skatāmies apmēram minūti, varbūt bišķi pat mazāk, tik līdz tas muskulis ir atdzisis, jāmauc atpakaļ iekšā. Šireiz arī starp citu skriešanas funkcijai pirmais amortizators, teiksim, uz katru to soli, ko mēs liekam. Tas būs pirmais muskulis, kurš lielā mērā caur celi kaut kādu amortizāciju uzņem. Protams, no tehnikas arī atkarīgs un tam līdzīgi, un mēs varam pa kalnu uz augšu vai pa kalnu uz leju, bet baigi būtiskais. Un tā konkrēti izolēt viņu var tikai šādos trenažieros, tāpēc mēs arī tagad dabujām te 2. Tā vajadzība vienkārši reāli bija. Labi, kāpēc to batonīgo izskot pirms tam, ka es nevilktu tā, kā es velku šobrīd, ja man viņš nebūtu bijis. Alright. Kas ir tās sāpes, kas tev sestdien tur bija? Nu, es domāju, kas ir, cēlonis ir skaidrs, jā, kas ir. Jā. Pie cēloņa mēs tagad strādājam. Bet kas ir tās sekas? Nu, respektīvi, kas tev tur, kas tev tur sāp? Tas ir tas iemesls, jo tas cēlis ir kļūst nestabils? Ne tik daudz pats cēlis, bet tas kauliņš, kas mums ir celim priekšā. Jā, tad, ja man ir augšstilbam priekš šitā muskultūra, uz kur mēs tagad tēmējam, viņai ir 4 galvas. Jā, kādēļ viņi arī saucās quadriceps, quattro. Nu, lūk, parasti mums dominē tās ārējās. Un ja tās ārējās ir pārāk dominantas, viņi sāk to kauliņu vilkt reāli tā kā uz ārpus tam celim, vairāk ārmalā. Medicīniskā valodā parasti to sauc par patelofemorālo sāpju sindromu. Otrs variants, kas tam blakus vēl var notikt, ir vēl viena cīpsla, kas nāk arī turpatās blakus celim ārpusē pār locītavai. Tur tā problēma paliek nedaudz komplicētāk, bet tas risinājums ir līdzīgs. Tad ārpus dominē. Viņi sāk vilkt gan tai cīpslai sāk nepatikt, viņi sāk lēnām ar laiku iekaist, ja viņi visu laiku tādā veidā kairina. Vēl kas ir, ja tas kauliņš visu laiku tā kā nevis slīd pa savu vidus līniju optimāli, ko viņam vajadzētu būt, viņš slīd uz ārpusi vairāk. Tā kā ir savu veidu līkumu. Mēs radam pastiprinātu berzi pret to augšstilbu kaulu tai locītavā. Arī laika jautājums, kamēr mēs viņu noberzējam līdz pilnīgi tā kā kauls par kaulu. Pēc mahila plīsuma visā. Tas jau nav tā, ka vienu dienu es skrēju un pārplīsu. Viņš jau mēnešiem bijis jau kairināts un sāpīgs un nepatīkams. Tas ir stāsts par to, ka vispār nevajadzētu gaidīt. Kaut kas sākās, kaut ko jūtam, neturpinam mocīties, risinam uzreiz. Nav tur vispār nekas, ko gaidīt un domāt. Neatkarīgi, vai tas ir kaut kas tur tikko sācis sāpēt. Labi, varbūt ne tikko gluži, bet nezinu. Ja man... Vienalga, tas ir skaidrs, ka tev mašīnai ir mīksta riepa, tu jau nebrauc viņu mēnesi, kamēr tu disks izjūk. Un tu nedomā, ka, ja es vēl mēnesi pabraukšu, varbūt tā riepa piepildīsies atpakaļ, jā? Tā domāšana gluži nestrādā. Tāpēc jau mēs esam mehāniķi cilvēku ķermenī, kur mēs ieskatāmies, kas tur tajās šķiedrās notiek. Kaut ko, kas ir pārvilkts pa daudz, mēs palaižam vaļīgāk, kaut kas ir pa vāju, mēs pievelkam stingrāk un radam atkal optimālu balansu. Pilnīgi ietrīcējās jau. Kas arī īstenībā ir labi pazīme. Un kā reiz man labais trīc. Tieši tas, kurš es arī prognozēju, ka ir vājāks, tas arī kreisais, nē, bet tieši tagad katru reizi labais es jūtu pilnīgi iziet. Labi, kreisais arī jau nogurda laika. Bet labais bija pirmais, pilnīgi noteikti. Jāpadzīvo viņu, jāļauj viņam pamosties. Trīs set, good. Šo pēc tam uznesīs maušā. Es jau varēju pats, Jākab noslauc. Viss pie viena. Nav jau grūti. Es jau zinu, ka tu esi liels puika, vecmēr. Alright, kājas ir šobrīd dabūjuši jūtam pietiekami. Ir labi. Uz augšu jāpaņem. Un tā sakarā, es domāju, ka mēs arī iesim atpakaļ uz augšu. Tur arī otro sesijas daļu paliksim. Tas palika lajā, nekas pēc tam nonesīt. Bet mēs ejam uz grūšanu tur 12. Atceros, kādu soru ņēmām pagājuši.
12. 12,5. 12,5 vai 15. Viens no tiem bija. 15 mēs beigās pārgājām 15. Līdz ar to jātēmē līdz 17,5, 20. Labi, iesāksim. Ar 17,5. Davai. Kas notiek? Guļus, jā? Jep. Lai jā, bišķiņ lēnāk, arī tik forši dabūjam iestiepumu priekšā. Uz augšu nedaudz straujāk. Man tā krikšķi un krakšķi pilnīgi. Kas tad? Iestiepumā. Bet kas krakšķi? Tā kā plecs pie krūtīm, kur pie... Plecam priekšpusē? Otro setu pastīšos, kā tev rokas kustās. Cik reizes kustās? 12. Labais tev. Nu, vairāk labais. Man arī viņš mazliet sāp, ka es pieņemsim reiz grūšanu, tā es man arī sāpiņš. Man ir jāgrūž vairāk arī tā, ka man triceps slēdzās iekšā. Alkoņi tuvāk šitā. Jā. Ja te tev sāk jau klikšķēt, viņš pārliek tur noteikti iekšā. Nu, man sāk durt arī plecā. Tev jāatrusties mazo pārbaudu, piecājas kājas, sekants tu plec pret mani. Sām, jep. Ok. Uz augšu patur, bišķiņ patur pretstību. Sāpīgs te? Nē. Nē. Sāpīgi no augstu uz leju spied? Ne? Nē. Šitā? Nu, jā, jūtu Vairāk. Lēnām, jā. Ok, potenciāli vairāk varētu būt šeit, ja tu aizgriez cieti. Kad uz augšu? Nē, tieši mazāk. Mazāk tagad. Jā. Ok. Atslābini tagad, pilnīgi atslābini, pilnīgi atbrīvo. Elkonīs, jā, droši, pilnīgi brīvi. Lēnām viņas laidīšu uz leju, tu man sāki vai šeit. Ne? Ok. Tas ir ok. Brīva, es to. Šī te pāri uz augšu. Ne? Vienīgais, kas tev nepatika, bija reku šeit. Īkšķi uz augšu, ne? Tas mēs varējām. Es? Vai vairs nav? Vairs nav. Bet Izvērstējām. Nu, ir, jā, ir ilgāk pat. Nu, tā kā, bet... Tas būtu kaut kur... Liekas, tas ir dziļumā kaut kur? Jā. Dziļi iekšā riktīgi, ja? Nu, tas jau man ir jau gadiem. Paņem pēc sev. Šī te? Ne? Nē. Šī te? Tad man ir aizdoma, ka tā ir ārējā līnija, kur nākā reize stiprinās, tev tur ļoti iekšā klāt un pie parādīšu. Bet, ko tas var nozīmēt tavā gadījumā, ir, ka ejot elkoņiem plati, iespējams tas augstdams spiežos tajā locītavā stingrāk tajā brīdī iekšā. Tas spiediens, viņš tur var berzēties, bakstīties, viņš tev kairina. Bet tad alternatīvā tad arī darām tā, kā tu saki. Tā izceļ šodien to, ja tev tur ir liekas, ka ir ok, nice narrow spiedienu uz augstu. Tad ejam caur to jautājumu, tikai kā tev to svaru jāpielāgo. Bet, jebkurā gadījumā paralēli, mums ir kaut ko aktīvāk, viņš viņam izšķaidīja bumbas sienā iekšā. Mēs pastaigāsim tā kā turp un apakaļ. Nu, ilgi jau man tas ir, jā. Bet es iemācījies tā, ka es pieņemsim, ja es eju uz grūšanu, es pirms tam obligāti piepumpējos lēnām, tā iesildu, ar mazu svaru uzgrūžu un tad var. Tad aiziet. Un tad es, tad bez sāpēm. Bet ja uzreiz dabū un ieliek tādas slodzes, tad sakairināt un tad vairs neko nevar padarīt. Aha, skaidrs, labi. Ņemsim vērā šo. Tā, davai. Arī esam kā līdz apakaļ darījuši. Tuvāk iekšējā kāja priekšā. Kaut kāds elkoņa distances no sienas. 8 eksplozīvi metieni no katra sāna rotācija no kora riktīgi malcam iekšā. Tā, plāns ir iziet 3 sērijas šeit, mums viņa ir gatava. Un tu mums paliek deserts finišā. Conditioning. Deserts no rīta? Super. Kad tad? Ne jau vakarā. Ne jau cukuru sāēdīsies pirms gulētiešanas.
Es pēc viņu paskatīšos. Kā tā? Bet atrod nauru, lai nav vispār diskomforta nekāda. Jā. Tas ir labā roka vājāk arī. Kas ir dīvaini, jo Nevajadzētu tā būt. nevajadzētu tā būt. Kaut gan es jau rakstu ēdu kreiso. Bet man labā roka ir metiena roka. Es neko nesaprotu par sevi šobrīd. Tev varbūt ir piekusus tā roka. Bet kāpēc? No metieni. Jā, metieni, kurus es nemetu vairāk. Es pamēģināju nedēļas nogalē kreiso pamētāt vairāk speciāli. Bija gross. Vai varētu savu smadzeņu patrenēt vienkārši kāds vai tu tehnika, vai es viņu var atdarināt, protams. Protams, ka dīvaini no tā. Kaut kas jau tur sanāk beigās, ja tu tā ļaujies tam procesam. Aizraugu. Tā, es jau uzreiz varu pateikt, būs jāērē pēc tam. Jāatbeidz vēl 3. sēriju. Bet obligāti būs jāuzērē. Jums ir priekš šodien vairāk dabūjusi nekā aizmugur. Vilkām vienreiz tikai. Jo visam vienmēr jābūt līdzsvarā. 500 metrus uz laiku, ne? Jā. Uz nākamo reizi Gunts jau brauks savām idejām. Tā, čai šodien jums jāizdara šis. Braukšu treniņu programmu jau, jā. Jā. Tā, es redzu, jā. Darīsim šo. Bija labāks plats šī otrajā? Noregulēja, nokoriģēja? Vai uz robežu? Uz robežas. Tā visu laiku jābalansē. Bet tad ņem tos elkoņus tuvāk. Jā, es jau tā es arī daru. Tāda sajūta, ka es būtu labajā rokā paņēmis 25 kilo un kreisajā 17. Man reāli labā puse tikai reāli tur mokās. Nezinu kādā veidā, bet viena atšaulēsies. Tev jātais pumpīšu mājās uz vienas rokas. Uz viens. Pēc tam toreiz nogriezt vienu piedurkņu kreklam. Jā. Bija tieši tā Simpsona epizode. Lai var uzvilkt. Bija tā Simpsona epizode, kur Homērs visu epizodes laikā vienu hanteli tikai cilāja. Tad viena roka bija vienkārši muskuļēna, viena, tā kā viņam normāli ir. Varbūt tā arī jādara. Starp citu, tavs smuks krekliņš. Jā, paldies. Tu ar tādu gribētu? Jā. Jā, ok. Varbūt mēs tā dabūsim tādu. Paldies. Jā. Jā. Tā. Ko jāuzstāda intervāliņš? Man tas tranzīts pielip tagad galvā. Veicina Reinim Garkalnam, starp citu. Vienkārši ideja, 4 elementi. Katras minūtes sākums elements ienāk iekšā. Vecā labā virvīte 15 sekundes mums jāizkapā. Tā, lai krekls uzsprākst. Līdz ar to turēsim to timeru arī šeit, lai var redzēt, kur tās 15 beidzās. Attiecīgi šeit minūtes laikā, minūte arī minūte darbs ir šeit. Vajadzētu 200 paspēt, es domāju, noērēt. Diezgan realistisks mērķis. Starp tām minūtēm ir 15 sekundes tīri, lai nomainītu staciju. Baiku nokapāsim minūti. Baikā šie te apakšējie RPM vajadzētu konstanti noturēt par 65.
Mūsu gadījumā, visticamāk, 70 pat. Kaut kur tur 65, 70 vajadzētu minūti noturēt. Un minūti pēc tam arī mēs skrienam, kur līdzīgi kā iepriekš mēs turam vismaz 10 km/h. 15. 15 mēs gājām? Jā. Tad mēs gājām uz 30 sekundēm 15. Jā. Vai tad 12 km/h jānotur. Minūti visiem. Tas nozīmē, ka 4 elementi, reiz 3, 12 raundi. 2 raundi. Minūte darbs, atpūta 5. Cik no atpūta? Pauzīt. Cik pāriet no viena uz otru. Cik pāriet, momentāli jālēc iekšā, jā. Tur nevajag lielu. Jā, tā, pulkstenis attiecīgi būs. Vai pusē viņš arī pīkstēs, mums vajadzētu dzirdēt. Tā, nu ko? Brīva izvēle, kur var startēt. Es laikam iešu virvi pirmo. Nu, tad es sākšu riteni, lai mēs esam tad 1, 2, 3, 4. Jā. Jā, labā ziņa mums augstums ir diezgan līdzīgs. Strateģiski jāizdomā, kur ūdeni turēt. Ļoti svarīgi. Jo 15 sekundžu laikā nav baigi daudz izvēles, kur viņi paņem. Bet pēc minūtes mums ir pauze. 15 sekundes. Ok. Tā kā tev sanāks 45 atpūtu vēl pēc virvis. Jo virvi ir 15 sekundes. Okay, ja tur ir 45 plus vēl 15, tad vesela minūte pēc virvis sanāk. Jā. Mums gatavs? Pārgatavojies. 4, 3. Zip. Zip. Divsimt 50 paspēj. Oi, šis tu gan ir pretīgi pēc airēšanas. Aiziet. 2 sekundes. Laiks. Jā, pirmais no 3. Tas nekas, ka jāmāc jau nākamo. Ja 1. aprīļa laikā nožēlo savu plānu, tad tu zini, ka tas ir kaut kas pareizs un labs. Nu, kad nežēlo sevi. Tie roka tur uz krūvējās vaļā bišķiņ. Jāpievelk katru apli. Atpūta, Naura, atpūta. Šis tāds tieši uz robežas šobrīd. Vēl bišķi niknāk un jau slikti duši būtu. Tagad vēl turās, viss labi. Nāks dzelzs, nav vairs neko nejūt. Pān grūtāk.
Nepatīk šeit. Vai. Tā, ka galīgi nepatīk. Pēdējais. Pēdējais. Ķirsīts palicis. Nē, skriešana fajn. Skriešana ir fajn. Baigs iznīcina. Good job. Gunta, labs darbiņš. Bang. Man bija vīzija par to, kā es jutīšos šajā savā galvā. Nesakrīt vīzija ar realitāti. Realitāte bija skarbāka. Bet, Un tā ir vienmēr. Ar mani tā ir vienmēr, jā. Tik līdz tā ideja galvā. Es nevaru atteikties no viņas, viņu jāizdara. Kā tad nu mēs esam. Paldies. Līdz nākamajai epizodei. Jā. Šitā mēs jūs iepriecināsim. Un viens otru iepriecināsim reizi mēnesī. Cerams, ka jums būs gan fani uz mums skatīties, gan arī gūsiet kaut kādu vērtīgu informāciju. Un labas atziņas. Bija tas fakts, ka bija forši skatīties, kā citi strādā. Kā līst lietas un kā deg uguns. Jā. Tā kā vajag iekurt ugunskura, sagaidīt, kā līst lietas un nostīties šo epizodu. Un būs labi. Paldies, Pīs!